kopā. Nu labi, man patīk tavs pirmais jautājums. Tikko iznākot ārā no Tumsas istabas pieredzes par izvēlēm un par to, vai saņemot to, ko mēs vēlamies, mēs jūtamies piepildīti, vai mēs joprojām to gribam. Un tur patiesībā ir vairāk tādi momenti. Pirmais priekš sevis es ilgi mācījos vispār izvēlēties. Nu, tā kā man kaut kāds tas pirmais etaps bija, kad es jau īsti nezināju, ko es gribu. Tur ir tā problēma. Sāksim ar to. Tā kā tas jau ir advancēts jautājums kaut kādā ziņā. Pirmais jautājums būtu, vai tu zini, ko tu gribi vispār? Bet tāpēc jau es zinu, ka tu zini, ko tu gribi. Jā. Nu, lūk. Un tad tur ir vēl viens triks, ka mēs bieži vien dabujam kaut ko tad, kad mums to vairs nevajag. Respektīvi, kad mēs esam palaiduši to pieķeršanos. Jā. Tāpēc kaut kādā ziņā nav jau vairs tās vilšanās, ja tu tam vairs neesi pieķeries. Un kaut kādā trešajā etapā ir tas, kad patiesībā jā, saņemot to pieredzi, viņa turpina mani piepildīt, piemēram, caur vairāk radīšanas procesu. Ja tas ir kaut kas, kas nāk no manis caur mani, un es to radu, tas kaut kādā ziņā ir kaut kas, ko es vēlos. Piemēram, mēs organizējām kaut kādus ik pa laikam tādus sanākšanas, sadziedāšanās, saspēlēšanās. Jā, viņi man piepilda. Tā nav lieta, kur es saņemu, bet tā ir pieredze, kuru es un tad, kad tu viņu dabūtu? Tagad es viņu dabūju, patiesībā viņa ir vēl pat skaistāka, tikai es par to biju iedomājies. Un tur ir arī kaut kāds tas nepieķeršanās, tas pirmais solis, kur mēs sākumā trenējamies nepieķerties, pēc tam tas mums nodara 2 soļus tālāk, jo mēs ļaujam tai pieredzēji notikt ar mums vēl skaistāk, nekā mēs to varējām iztēloties. Šis bija labi. Nevienmēr ir. Nē, tas ir tas labākais. Jā, viens no labākajiem, ko tu esi dabūjis, tas ir tas, ko tu... Kas tu ir? Es vienkārši pagrīzīšu tā. Vajag, lai viņš ir... Vetrinās, jā. Un tad viņš tur taisa skaņu. Šitas tiks izdzēsts. Man jau ir tas pats. Viņas vienkārši mēs otrādāk mēs paņēmām. Kā otrādi paņēma? Pirms tam tavs bija man un man bija tavs. Un tev bija mans. Sanāk, ka viņi kaut kā tur otrādāk sagriezās. Bet nav svarīgi, griežam vārā. Jā, tu šitai pusē, šitai pusē. Jā, un lūk, tāpēc par to gribēšanu tas ir tāds tricky. Tur ir tās nianses. Tev jāzina, ka tu, bet jā. Bet, vairāk jau par to parasto jautājumu vienkārši. Labi. Kad šitas ir foršāk, vai uzskati sevi jau par gaismu un mīlestību citiem dodot, vai ne? Vai tu sevi uzskati par gaismu un mīlestību staigājot jau? Zini kā, es patiesībā orientējos pēc veselumu, nevis pēc gaismas un mīlestību. Jo ar to gaismu ir visādi interesanti. Ir tāda lieta kā viltus gaisma. Varbūt ne par to šoreiz tā baigi padziļināt, bet īsumā tas ir tāda gaisma, kas apžildina, kas arī sagroza un kas mūs aizved no šīs realitātes, no zemes, no sazemēšanās. Un tur ir tāds moments, bet kopumā es mācos mīlēt. Man ir šobrīd lieliski skolotāji apkārt, kas to palīdz darīt caur arī šo pretējo pieredzi, kur viegli ir mīlēt kādu, kas par tevi ir tik jauks un pūkains un atbalstoši un izpalīdzīgs, ja pamēģina mīlēt kādu, kas nav. Jā. Tad ir kāds, kas māca to darīt, ja? Jā. Tāpat laikā... Kas to māca? Kas tev to māca? Man to māca mana mīļotā šobrīd. Man to māca arī mana
dzimt kaut kādā mērā. Un tas pats knifs ir tajā brīdī, kad mēs ieraugam to mīlestību aiz tā visa, aiz tās nekomfortablās pieredzes, ko viņi mums rada. Jo es zinu, ka viņi mani mīl. Jā. Un es arī zinu to, kā viņi to man māca. Bet tas nav patīkami, tas nav komfortabli. Un kaut kur tas kļūst par tādu kā spēli vienā brīdī. Vai es spēšu saglabāt to sevi, sirds telpu. pēc viņa. Jā. Un to ar laiku var baigi labi nolasīt. Vai man ir sirds vaļā vai nav? Un tur vajag zināmas iestrādes, kas ir... Tās jau ir pāru attiecības, kad aizējam kaut kādā veidā, jā? Bet kā ir... pāris dzimtas, jā. sabiedrības, draugu, viņš jau fraktulējās. Tā kā viņš ir tas pats process dažādās vidēs, tikai vienā viņš ir ļoti intensīvs ar tavu kaut kādā ziņā polaritāti, otrā viņš ir jau ar kopumu, trešajā viņš ir vispār ar kaut kādu kolektīvu lauku. Jā. Un starp citu viņi viens otru papildina, jo bieži vien ir tā aizvainotība pret sabiedrību. Vai ne? Nevis pret to cilvēku, kurš tev ir blakus vai tuvs. Un ja mēs izstrādājam to aizvainotību pret sabiedrību, mums ir vieglāk izstrādāt aizvainotību pret pāri savu vai pret dzimtu. Visos virzienos viņš strādā. Kā kurš sāk no kura gala vilkt? Atkal tas ir personīgs jautājums. Tev bieži sanāk dienā apstāties un atgriezties sirdī, lai nomierinātu sevi? Palielam tas ir tāds jau atbildēts daļai jautājums iepriekšējā, ka tas ir tā ir tā viena no centrālajām spēlēm. Kad to tu pielieto jau ikdienā, ja? Jā, un es kaut kur, neesmu 100% tajā, un es nevienmēr to noķeru, un nevienmēr es atrodu ceļu pie tā, bet viņš tā līkne, viņa hiperboliskā līkne, viņa ir vien augstāk. Es nezinu fiziski. Viņa tā kā palielinās, pātrinās tas process, respektīvi, ja kādreiz, lai atgrieztos sirds telpā, man vajadzēja mēnesi bez mazliet kaut kādos jautājumos, vai ne, kur tu reāli nesā to visu aizvainojumu. Tad ar vien mazāk un mazāk, bet tas ātrums, ar kur samazinās tas laika posms, viņš ar vien palielinās. Kādā jau tu var tikt atpakaļ tajā sirdī, Un kaut kādu brīdi vajadzēja aiziet izgulēties, pārstartēties, sākt jaunu dienu, un tad varēja pārslēgties. Tagad jau dažreiz izdodas tā kā reālajā laikā to izdarīt. Tas jau ir jau līmenis. Bet tur tās iestrādes ir, ko es arī pirms sāku arī teikt, ka arī tajās praksēs, kuras es apgūs un praktizēju un dalos, ir kā reiz šī enerģijas pārvaldība tajā skaitā. Un mūsu ķermeņa atbruņošanās, ja mums ķermenis saspringts enerģija, tu nevar brīvi plūst. Un tas ir tas, kas mums tā kā sit ārā. Tā kā straums kalojas par to klinti. Un viņi nevar brīvi plūst, viņi rada spiedienu. Un tad, kad mēs iemācamies kā uz naglām, piemēram, tā ir liels citu analoģija vispār ar to, kā pārvaldīt savu emocionālo un enerģētisko pusi dzīvē, attiecībās. Ir noteikti sots process, stress, izglās hormoni, kaut kur mēs saspringstam, neelpojam, un viss aiziet šķirms ciet un gliedam. Bet, ja mēs iemācāmies izelpot, atslābināties, ļaut enerģijai izpūst cauri, un kaut kādā brīdī jau mēs varam sākt pat pārstrādāt otru cilvēku negatīvās emocijas. Un tad mēs darbojamies kā tāds kanāls, kur izskalojas ne tikai mūsējais, bet arī blakus cilvēki. Un šitas ir tas, ko tu piedāvā tiem pārējiem arī no sevis. Tu esi viņu apgūs un jau vari cits tajā visā vest iekšā un turpināt. Šito es izbaudīšu pie tevis. Kaut kad es
iebraukšu tavā tajā krēslā iekšā. jā, jo arī man patīk visu tā kā uz sevi, tā kā jau sevi likt iekšā, ne pārbaudīt, bet jau likt sevi iekšā to, kas jau cilvēkos darbojās, un tas ir jāpieņem kā tad to puzles gabaliņu, kas tev tā kā vajadzīgs, jā. Puzle, jā. Nu, tā jau ir tā lielā puzle, ko mēs liekam kopā, un katram mums ir savs lauciņš, un tie lauciņi saliekoties kopā veido vēl lielāku bildi. Viņš katrs tā kā makes sense pats par sevi, Jā. bet viņi makes sense arī kopumā. Vēl lielāks sense. Vēl lielāks sense, nevis tikai tavu aprobežoto mazo. Tu vispār, ko mēs te iedomājies. Bet tas ir, viņš tādā veidā pieredz caur mums to visu to. Kas ar mums katru individuāli notiek. Tā ir tā enerģijas kopa, tā visu, vai kādam ir darbojums, kā viņš pieredz to sīko daļu. Varbūt ne, varbūt tas arī nav tas, bet tas ir mans tagad šīs dienas viedoklis. Kas ir tas, kas tev atgādina par tavu vērtību? Cik tu esi vērts? Nu, zin kā, tu šeit patiesībā ar šo jautājumu tā diezgan dziļi ierodas priekš manis paša, jo vienā avotā es tā uzzināju, kas, manuprāt, ir ļoti loģiski, ka mums ir 3 centrālās mācības. Tā ir self-worth, self-love un non-attachment. Vienkārši self-love, pašmīlestība, latviskā beig nesaka, pašvērtējums, tā vēl kaut kā saka. Tas ir interesanti, jo mēs nepieķeršanās. to Latviju. Un centrāli priekš manis kaut kur ir šī pašvērtība, kā mana viena no lielajām mācībām. Tāpēc patiesībā tu tā, kaut kur naglē uz galvas trāpīja un tā dziļi ieraki, jo joprojām vēl notiek manī process, lai to pilnībā sevī kaut kur iedzīvinātu. Un tas pašvērtība, vērtība ir kaut kur vairākos līmeņos, protams, arī tajā, ko mēs varam vienkārši neko nedarot, izstarot. Tā ir tā mūsu esence, tā mūsu būtība, kur mēs vienkārši caurlaižam kaut kādu šo enerģiju. Un katram mums viņi ir savs kaut kāds kods, savu kvalitāti. Un arī tajā ir vērtība, ka mēs neko nedarot, zinām, ka mums ir vērtība. Jā. Bet ir cilvēki, kam tas vairāk tomēr ir par darīšanu, par rezultātu. Redzams, augstāku rezultātu, vai vienalga citu rezultātu. Priekš manis es zinu vērtību, ka lielām izpildu to, kas man tādā ziņā ielicis. Varētu teikt, vienkārši klasiski runājot. Kaut kur citiem vārdiem to pašu pasakoju, kad es izpildu savu misiju, savu uzdevumu, savu lomu lielajā veselumā, par to, ko mēs arī runājam, par to puzli, kur pirmkārt man ir jāapzinās, kas es esmu, kāds orgāns, vai es akna, vai kuņas, vai smadzene, vai mēle, vai kas. Tā ir mana loma. Spalvas kājas, vai vienalga, ja? Un tad es zinu, kas ir man jāizdara. Vai man ir jāregulē temperatūra, vai man ir jāpārstrādā kaut kādas uzņemtās tur atliekas, toksīnas un tā tālāk. Un tad es to izdaru. Tu esi ieraudzījis, kas tu ir? Jā. Un tad attiecīgi tajā tēmā tu vari darboties, un to izpildīt uz citiem un citiem dot to, ko viņam tā kā vajag no savas puzles atkal, un lai viņi veidot tālāk kaut to kopējo puzli. Jā, izpildīt uz citiem, tas es nezinu, vai tas tāda precīzi, bet doma, kad tā kā padot tālāk. Mēs iešu pie tevīm tagad uz veselas ceļojumu. Tas ir tas, ko tu man iedos manai puzlē, lai es atkal likt tālāk to lielo puzli, vai tā mēs viens otru tā kā liekam kopā. Tieši tā. Tieši tā. Un tur jau ir tas moments, kad jo skaidrāk un pilnīgāk mēs ejam to savu ceļu, jo vairāk mēs ierezonējam apkārtējos savā ceļā.
Jā, tas ir tas par to vērtību, ka tu teici, ka tā jau vienkārši izstaro. Jā, viņi vienkārši nav tā, ka es uztaisīju daudz labs darbus un tad es esmu vērtīgs. Nē. Nu, nevajag tev neko darīt, lai tu būtu vērtīgs. Jā, super. Super. Pastāst man labāk, kā tu tik cauri? Kā tu tik tam pufelim cauri? Tā kā visu to taciņu līdz šim Nē, brīdim. tikai to. Jā, bet tā jau nemaz nav. Kā tu tik tam cauri? Ko mums iedod kā programmu, jā, no bērnības? Vecāki, jā, ģimenē, un tad ir vēl televizors, programma un skola, tie kā programma. To, kā tu tam sistēmē, kā tu tik sistēmē, matriksam, Jā, ar to matriksu tur tā interesanti. Tur vēl varētu par to... vienalga. Citu rakurs parunāt, bet es saprotu tev jautājumu, kā tu tam tik cauri? Kaut kādā ziņā ilgi sāpīgi un mokoši. Kaut kur es arī redzu to sēklu, kas tur bija jau kopš pirmsākuma, jo kaut kur pat manu mazotnes es atceros, ka man bija kaut kādas tādas domas, paskatoties pa logu no daudzstāvu mājas 7. stāva uz to skudru pūzni, kas tur no rīta aizskrien, vakarā atskrien, no rīta aizskrien. Tu jau tādu skatījies tādā? Es reāli, kaut kādu, man liekas, bija 10 gadu vai cik. Jā. What the fuck vispār, kas notiek? Un tas ir viss? Ķipa, mēs priekš tā dzīvojam? Jā, un tad kaut kur man bija tās, kā to var pateikt, krapaļiņie ir tāds termins, tā kā tie iešpricis, laikam tā to varētu nosaukt. Ik pa laikam, kur tēvs praktizēja kaut kādu tur ekstrasensoro praksi un iedeva man kaseti paklausītos. Un es pat neko neatceros, kas tur bija, bet es zinu, ka tas bija noteikti kaut kāds pagrieziena punkts, kas ielika. 100 punkti, jā. Bija man tā sanāca, kad es apzinātā vecumā man kristīja, un par to man bija jāapgūst, jāmācās, par bībeli jālas un tā. Un es zinu, ka man patīk. Kas tā bija par reliģiju? Kristietība, katoļi. Katoļi. Ir jau tur zini, cik viņi? Katoļi. Un es reāli atceros, man patīk, man interesēja. Tā kā vienkārši izzināt, kas, par ko tas ir, jau baigi, tur kaut kas ir tajā visā. Kas tur ir? Un tad bija pubertāte. Par ko mēs nerunāsim. Es tev prasu, kā tu tik cauri. Un tad bija nākamais etaps, kur mani kaut kādā ziņā liktenis ielika pieredzēs. Pirmā bija atkal reliģiskā, tas bija caur vēdisko tradīciju, caur austrumu tradīciju, kur es apgūju vienkārši tos konceptus daudz par reinkarnāciju. Kaut kur vienkārši apjēdzu to, kad vispār tas te notiek. Bet nākamajā etapā bija krustmāte, kur man Anglijā dzīvoja, tad brauc un mūs ar sievu tajā brīdī uzaicināja uz zemapziņas tādu treniņu programmām. Un tas man pavēra to pasauli, jo ar to reliģisko bija tāda daudz koncepti un idejas un sapņi, viss tāds tikai vairāk mentāli. Es zinu, kas ir katolis. Nē, tas bija ar vēdisko arī. Es domāju, ar indisko. Un tad bija zemapziņas posms, un tagad tas beidzās, es sapratu, ka, labi, man ir iztīrījuši zemapziņu, man ir tā kā atslēguši no programmām, bet man nekur nav pieslēguši. Viņas draudzene ieradās pārbaudīt. Un tad sekoja, kas tālāk. Tā kā, ir kaut kādi koncepti, kaut kāds tas kopējais režģis, musturs, tur viss tā pārdzimšana un biopasaule un zemapziņu pasaule. Ko tālāk. Un tad sekoja patiesībā tas pats dzīvākais un piesātinātākais posms, kas ir tiešās apziņas pieredzes caur augiem, caur dvēseli ceļojumiem, šamaniskajiem ceļojumiem, dažādām elpošanām, praksēm, tā kā jau tā tiešā saucamā gnostiskā pieredze. Tagad jau tava apziņas jau. Un tad tu saki, ka 10 gados tad ir tas pirmais burbulis kaut kāds.
Nu, tur bija vēl visādas dīvainas pieredzes agrāk. Jā, Pēc tam, kur es caur dvēseli ceļojumiem gāju, to risināju, kas bija tādas nedaudz Jā. vēl tādas ārpus. Bet, tas varētu teikt, pat bija vēl agrāk kaut kāds tas moments ielikt, bet viņas nebija apzināts tajā brīdī. Es patiesībā tikai tagad viņas šķetinot sapratu vispār to lomu un vietu tam visam, bet, laikam šeit stāsts par to, ka tomēr mēs katrs atnākam ar kaut kādu sēklu. Pa lielam varbūt pat katrs un ik viens. Varbūt nē, tas ir tāds, hipotēze, bet jautājums ir, vai mēs viņu laistam, pabarojam un aprūpējam vai nē. Man tāds viedoklis ir par to, ka mēs esam, tu taču esi veca tante. Veca tante, jā. Man jau, ka tu arī esi bijusi veca tante. Man tas dvēseles, bieži viņas nāk atpakaļ šeit piedzīvot šo. Un tad es domāju, ja jau tu jau vari no bērnības saprast, kas tev tā kā ir tūks šoreiz, kad tu esi tagad uz zemes dzīvo šito pieredzi, tad tev ir pieredze miljonus reizes bijusi vismaz. Es neesmu skaitījis, bet es daudz esmu iepriekšējās dzīves atvērs. Jā? Tu esi līdz iekšā tur visur, jā? Tā ir daļa no dvēseli ceļojuma. Jā? Tad tu skaties, kas tev ir bijis, iepriekšējā un tā tālāk, un tad es pierakstos, pastīsies, kas man tur ir. Jo jo šitie mēs, kas esam tagad ar atvērtām acīm un sirdīm un mēģinām kaut ko, kas ir atņemts tai dvēselē, man liekas, ka viņi tā kā mācās tikt no šejienes ārā. Jo ir kāds, kas viņu notver un laiž atpakaļ darbā. Ja mēs esam, tas ķermenis ir baterija, ko kādam vajag, jo no mums tā kā sūc to enerģiju ārā. Es saprotu, ko saka, jā. Es zinu to perspektīvu un kaut kur, tas ir tāds moments. Bet tas ir interesanti, to apzināties un saprast, ja tā ir, tad ir vieglāk man ieraudzīt, piemēram, visu pārējo. Es zinu, tad, piemēram, kurā brīdī viņi smeļ to mūsu enerģiju, kāpēc viņi tā dvēseli tiek noķert un laist atpakaļ šeit bez atmiņas. Un skaties, kā tev tā atmiņa ir nepilnīgi izdzēsusies, ka tu pieķer kaut kādu, jau citu cilvēku daram kaut kādu lietu, ka tu jau viņu atceries to, ka tu esi iesācis iepriekšējā dzīvē darīt. Bet tas tāds interesanti, ka viņiem nav nemaz tik stipri tie dzēšanas instrumenti, tā dvēselē. Viņi ir tik bagāti ar tevi, pasties, kā tu visu jauno, ko tu pieķer, tu izai cauri, tu viņu sevi izkrati, ierādi viņai vietu, kur tagad ķermenī viņai būt, tai nākušai praksē un kā viņi tagad caur sevi strādāt. Uz citiem cilvēkiem viņi superēs, tā saka, es tevi iepazīstu ar vien katru bišķi vairāk, pūzli, kad tāda cilvēks vispār, es nemaz nezināju, es varu būt tik dziļš un man ir tik daudz ko teikt, un kad man kaut kā saliekās savu puzli kopā, tad es domāju, man jāpierakst, viss ir jāpierakst, un šitas viss labi, ka viņš tiek ierakstīts, tas ir ļoti labi. Bet es domāju, ka kāda grāmata tev arī jāsaraksta. Zini, tā ir kādā ziņā dara no manas arī tās funkcijas, kad pietiek jau to sarakstīto grāmatu, kad patiesībā daudz kas ir arī izmētāts apkārt un nesasaistīts un nesavienots, un kaut kā tā ir centrālā tā loma, tā kā var no sērijas uzrakstīt grāmatu par to, kā apvienot grāmatas. Kā to varētu izdarīt. Jā, varbūt, jā. Bet es ticu, ka redz šitā informācija, varbūt ir tās grāmatas, kur visu to jau, ir meditācijas jau var grāmatas atrast par visām meditācijām, laikam. Jā. Bet tas būtu tavs, tā kā jauna versija. Nezinu, vai. Tas nav jautājums, bet es tā kā domāju priekš sevis, jā, es gribētu atstāt sev. Varbūt man nav jāatstāj sevi šoreiz. Kas ir tevī traucējis augt? Kaut kādā brīdī jau mēs ieraugam, ka nekas, ka viss ir palīdzējis. Bet kas ir tev traucē? Kaut kādā kaut kādā brīdī nevienmēr mēs to tā pieredzam un redzam un ieraugam, bet kaut kādos brīžos mēs paskatāmies caur to kosmiskā joka prizmu un tad mēs par to visu pasmējamies.
Bet tik un tā Bet tik un tā, jā. tas solis ir jāspēr un tas ir jāizdara, lai tu atkal sevi dabūtu kaut ko vairāk. Un tad ir, bet kaut kas nav tā, ka tev patraucē. Nu, nākamais tad ir, kas, ja mēs tomēr gribam pieņemt, ka mums kaut kas traucē, tad primāri jau tas ir mēs paši. Wow, tu jau, labi, šitas ir atbildēts jautājums. Es tev saku, šitas viss pietiek, stop. Tur nav vairāk ko atbildēt, tur nekas netraucē. Pilnīgi nekas nekādā brīdī nav traucējums. Tas ir tikai vienīgi pakāpiens atkal nākošā. Tam solim, super, es tev saku. Šū. Jā. Nē. Kādas ir tavas maiņticības vēl, kurām tu iedod savu to, jā, tā varētu būt. Kaķis pārskrim pār pa ceļu vai neslau pār pa slieks un putekļus vai no galda. Šitie te, jā, vecie. Jā, nu, tik primitīvi jau nē, gluži man laikam nav nekas, Jā. bet tur ir atkal tur vairāk slāņi. Es mēģināšu kaut kā ieskicēt kodolīgi par katru, kad pirmais ir, ka daudziem procesiem tiešām ir kaut kādas likumsakarības. Un tas, ko mēs varam uztvert par maiņticību, ar zināmu apziņas līmeni, mēs ieraugam, kāpēc tas tā vispār ir bijis uzskatīts. Bet mēs to ieraugam atbilstoši tajās situācijās. Nu, piemēram, kaut vai par somas likšanu uz zemes, ar likšanu uz galda. Nu, vai tā ir maiņticība, vai tas tomēr ir kaut kāds dziļāks redzējums par to, kad mēs arī savu enerģiju nododam priekšmetiem. Un mēs varam uzlādēt viņus. Un tad viņi mums kļūst par amuletiem. Wow. Un kad mēs viņus noliekam uz zemes, tā enerģija noplūst. Nu, kur ir tā robeža? Nu, vai tā ir maiņticība, vai tā ir vienkārši jau dziļāka apzinātība un arī redzējums? Jo tad, kad mēs iemācāmies redzēt enerģijas un sajust, tas ir cits kaut kas, mēs jau redzam, tas ir cits jautājums, bet es tev uzdevu parasto jautājumu, uz ko tu atbildēji vienkārši nav. Nu, tas ir tā kā nav, jā. Un tad ir vēl kaut kādi momenti par tiem pašiem kaķiem, kas arī interesanti, kad izrādās, ka tas arī varbūt vienkārši nākamais maiņticības līmenis, bet tur vēl tas pēdējais moments būs īsi, ka nozīme ir nevis krāsai, piemēram, bet kādā virzienā pārskrien jebkurš dzīvnieks, pat ne kaķis, un tur ir tā kā saules pa sauli vai pret sauli, un tam ir nozīme. Vai pulksteņa rādītāja virzienā vai pret tev pārskrien pāri ielai. Un tāpat nav maiņticība, tā ir vienkārši zīme. Tas ir vienkārši signāls, tā ir vienkārši atgriezieniskā saite. Ka, piemēram, es tajā brīdī neesmu savā plūsmā. Jā. Un tas nav tāda priekš manis kā rādītājs, ka nē, tur. Jā. Tas ir priekš manis rādītājs atgriezies pie sevis savā plūsmā. Ka tu viņu tieši to esi uztvērs sev tādā veidā. Jā. Man ir ko mācīties. Nē, labi, es jau tā. Viens no otru vēl. Tu to jautāji, es nav. Pareizi, ka es jautāju, man ir svarīgi šito zināt. Tagad es vispār visu skatos savādāk. Jo kaut vai ne tas vējš, kas tik pa laikam ienāk. Nu, vai tā ir maiņticība, vai tā ir kaut kāda saspēle ar mums, ar vidi. Es domāju, ka jā, gan jau, kad tur visam ir savu tā jēga, kad viņš iepūšas, varbūt mums kaut ko pakustiņas, vai bišķiņ savādāk domā, viņš jau redz varbūt nākošo mēles vārdu, ja. Jā, ok. Šitie ir labi atbildes, man patīk. Ar ko tu iesāki savu atgriešanās ceļu pie sevis? Nu, daļai es tā kā padalījos, tur bija tas kaut kāds secīgais, bet bija vēl viens moments, ko man nepagriezās, es izlaidu. Universitātes laikā, pirms es nonācu uz tā vēdiskā ceļa, indiešu austrumu filosofijas ceļa, bija vienā brīdī, kad es vienkārši sāku sev jautāt, tā kā, that's it? Jo man bija pieredzes, kas bija ļoti it kā tam kontingentam, gribētu teikt, kā bezmazliet augstākā pieredze. Tur ir superīgākais tusiņš, ja, tur ir superīgākās meitenes, tur ir superīgākais viss, ja, tur ir kā tāda kaut kāda arī pārticība zinām līmeņa. Un es pieceļos no rīta un tukšums.
Un man tāds pagaid, bet es taču dzīvoju to, ko man saka, kas ir tas augstākais piepildījums. Jā. Kādā sakarā ir tukšums? Kāds vispār liet kopā? Un tad es kaut kur sāku uzdot vienkārši šo jautājumu, tā globāli, retoriski. Bija viens interesants punkts, kad mums mājās kāds skatījās televizoru, tur bija Zirnekļa cilvēks filma. Jā. Un es piegāju tajā brīdī, kad tur tas sliktais varonis tūlīt tur piebeigs to Zirnekļa cilvēku. Un viņš tā kā tur to runu, Hollywoodas runu, tur tagad dod. Pēdējo. Bet viņš tagad saka, es jau iznīcināju tavu sirdi, kā mīļoto, es tad iznīcināju tavu prātu, kad viss jau pazaudēja. Un tagad es iznīcināšu tavu ķermeni. Man kaut kā tajā brīdī tas tāds, pagabēt ir 3 daļas mūsu vispār esībai. Tas tik vienkārši, ne? Tagad izklausās, bet tajā brīdī man tas bija kaut kāds, te ir struktūra, es neesmu vienkārši kaut kāds cilvēks, kaut kādā dzīvē. Man ir 3 daļas, man taču par katru no viņām tad ir atsevišķi jāparūpējās. Un tad man vienkārši kaut kāds interesants process saslēdzās, man kaut kādi tādi nedaudz, daļai tāds mistisks pieredzes, kuras pilnīgi braucot mašīnā, sāku redzēt pātrinājumā to ceļu, kā es aizbraukšu kaut kur un ieparkošos, piemēram. Un tā arī reāli tas bija. Jā. Tas bija tāds tā kā realitātes, tāds reality warp. Jā. Kur tā realitāte tā kā bišķī viņa bija tāda, tā kā lokanāka. Jā. Un tad kaut kā caur savu māti patiesībā es nonācu tās veidiskās filosofijas nodarbībās. Un tā tas kaut kā aizgāja. Okay. Katram ir, jā. Un tur arī tā trīsvienība, kas ir patiesībā tik ļoti daudz, kur... Šito jautājumu es arī visu laiku uzdodu, par trīsvienību, bet es biju tumsā un pavadīju tumsā, tur kaut kas vairāk. Viņa izpakojās. Tur pēc tam vēl smalkāk ir tā trīsvienība. Es tev saku, tur bija vēl tur, tas, šis, un tur vēl dziļāk, vēl kaut kas ir, ko tur nemaz neaizsniedz 5 dienās. Tur vēl ir smalks. Jā, varbūt tie lielie aspekti, jā. Kāda ir tā vidiena, piemēram, viena diena, norakstu savu vienu dienu, kad tu pamoties no rīta, ko tu dari. Ņemsim vērā to brīdi, kad no rīta vannas istabu tiek apmeklējumi pēc vannas istabas, kāda ir kā tu pamodini savu ķermeni, kā tu pamodini savu prātu, vai ir jau pamodies jau, kas ir tas, ko tu dari katru dienu? Šajā brīdī man ir mainījies bišķīt tas ritms, jo es esmu atgriezies dzīves procesos vairāk un esmu pieslēdzies ģimenes uzņēmumam atkal. Tāpēc es ieviešu kaut kādu savu korekciju, kur ir tāda jau diezgan tāda ritms, tāda rutīna kaut kur. Un viņa nav nekāda īpaši neko neatšķirās. Bet centrāli kādreiz es taisīju kaut kādas prakses, un tad savācot pietiekami daudz to instrumentu kasti, ir jau tā, ka tur ļoti lokani tas process, ka tā diena vairs nav viena tipiska diena, jo tur ir ļoti daudz to mainīgo, un to instrumentu, ko tev vajag tajā dienā, viņš ir pilnīgi cits. Ir tāda, piemēram, neirogēnā trīce saucās. Tas ir mūsu ķermenī iebūvēts mehānisms, kad mēs caur vienkārši trīci, kāpēc cilvēki dažreiz krat kājas šitā, tur zem galda sēž. Mēs tādā veidā atbrīvojamies no tā spriedzes un stresa, un dzīvnieki to pašu dara, vai ne? Viņi noskurinās vai pēc kaut kādas, kad tur antilopi kāds ķer, viņi pēc tam šitā noskurinās. Tieši tā, dažreiz es vienkārši to daru. Es tā kā iztirinos, izpurinos, un viss man vairs neko nevajag. Citreiz es pāpoju, citreiz es vispār neko nedaru, jo es esmu plūsmā, man gribas radīt, man gribas iet un dzīvot, un tā, un pēc viņš ir ļoti tāds. Ļoti cīnīgs. Jā, tas jau ir. Tā ir, jā. Nu, labi, paldies par tavu klātbūtni, par tavu esību vispār, kā tu visu to pasniedzi.
Es varu tikai pierakstīt, mācīties un varam kustēties tālāk. Apusēji vēl. Paldies par šo pieredzi, dziļo un vērtīgo to vidi un lauku, kur tu esi radījis. Un to tiešām var just, ka viņš arī dziļs, tīrs. Un tas ir... Tur ir vēl. Tur ir... Priekšā ir mūžība. Tur ir mūžība, es tev saku, tur nav 70, 80 jāiet prom no domām. Tur ir daudz dziļāk tas viss, kas tiek noslēpts. Interesanti ir tie fakti, kādi man tagad parādās ar pašreizējo apziņu manā dzīvē. Man parādās grāmatas, kādas es lasu grāmatas ir savādāks un pa ko viņas tiek. Un tad tie video arī kādi tur parādās, man kāds atsūta, kāpēc man atsūta. Un tad tāds, es iedziļinījos vairāk tajā, kā te ir bijis, kāpēc tika parādīts to, ka dedzina grāmatas un tikai informācija mums tā kā sadedzināt, lai mēs tā kā būtu kaut kādi neizglītot tajā šitā enerģijas līmenī, tajā dabas ciklā un visā tajā, kā mēs tikai novirzītu nosnotā. Un tagad tev ir ļoti tieši pieeja pie tā visa, kas ir bijis, un forši to tā ar sirdi tā saprast, ka tas tā ir. Yes, tā ir patiesība, nevis tā, ko tev grūž pa televizoru iekšā, tu jūti, ka nē, bet labi, viņi taču saka, ka ir, tev jāklausī, bet nē, tad, kad paskatās tos video. Ja tā nebūtu, tu nevarētu izspēlēt šo spēli. Tomēr, jā, spēlīt ir labi. Pēc šitām atbildēm es biju tiecies ilgu laiku. Un tagad ir tāds, tu it kā saproti to spēli, es viņu vēl nespēlēju, es tikai piedalos, man liekas, tajā, es piedalos tajā spēlē, bet, man liekas, es tur pats vēl neko baigi, neveic tos kustības, tos kauliņus uz priekšu, nesadarbojas. Tu domā, ka šis ir jau? Protams. Jā, redzi, man tas, ka nav jau no kā dzirdēt. Viens pats kaut ko maigi kuļu. Tāpēc jau vajag to miedarbību un apmaiņu. Jā, un tas jau lēnām arī nāk man atpakaļ, kad ir jāsadarbojās un jāiet cilvēkos atpakaļ un jādod viņiem ir tas, ko tā kā es iemantojis jau sevi lēnām, viss pats notiek. Man ir tikai jānomierinās un jāpastāst, kā tas viss lēnām notiek. Tas arī lēnām viss notiek un nav kur sasteigt ar to tumsu visu to tagad nav jāskrien ar to visu tā kā. Jā. Super, paldies tev. Esam topam. Vai top, brauc biežāk. Paldies tev. Paldies tev.